mēs nezinām, ka ir nomainījies prezidents, mēs zinām. Bet vienkārši, šī ir tik jauka bilde. Tik jauka bilde, es nedomāju, ka kaut kas labāks jebkad tiks uzņemts mūsu prezidentu sakarā. Šo Baltijas ceļu mēs veidojam tādu prezidentālu un karalisku, kāpēc arī ļoti labi izskatās šī bilde klāt. Proti apstīsim, kā ir gājis mūsu prezidentiem un ar ko tad viņi tur nodarbojās. Un ir vispār, kas valstī tāds pats svarīgākais. Ja mēs runājam par Vējoni, nekas tur ir tāds jauns nav, baigi, ja? Vējons vēl joprojām turpina veseļoties un jaunākā ziņa, ko mēs redzējām, ko Vējons bija ielicis savā Instagramā, ir lūk šī, kā jūs redzat, izgāja. Čūskiņa ir izieta. Ko tu vaivaros citu padarīsi? Tur tagad arī nav pati sezona, beiga vazāties riņķī. Pavēsas tomēr. Savukārt, ja mēs ejam tālāk, ar ko nodarbojas citi Baltijas valstu prezidenti, Lietuvā svin neatkarības atjaunošanas dienu, jo viņi pamanījās ātrāk. Visi kaut ko viņi ātrāk izdara, un Igauni arī starp citu. Bet konkrēti runājot par leišiem, lietuvieši to dara ļoti interesantā veidā. Atzīmējot šo neatkarības atjaunošanas dienu, viņi nomainīja luksuforos krāsas, karoga krāsās. Tas var ienākt prātā tikai Lietuvā. Drusku mulsinoši varētu būt kaut kādu brīdi. Satiksme palēninājās, bet kāds patriotisms kā cēlās vienkārši kā nebijis. Bet kas interesanti, ka, lai kā lietuvieši necenšas ar luksuforu spēlēties, un arī atzīmēt savu neatkarības dienu Jamaikā. Neatkarības dienu atzīmē cauru gadu, un tur luksofori visu laiku izskatās šādi. Ja, un viņi, nezinu, kāda iemesla dēļ, viņiem tās svinības ir tādas relaksētas un ilgstošas. Nevienā pašā brīdī nebeidzās. Par godu šiem svētkiem parasti tikai, tiek rīkoti, armijas gājieni un arī uguņošana. Un leiši nolēma apvienot naudas taupības nolūkos uguņošanu ar armijas gājienu un uztaisīja lūk šādi. Lūk, ir armijas gājiens un uzreiz arī uguņošana pie viena, līdz ar to reāli ietaupījās. Un ja mēs runājam par svinībām un armijas parādēm, tāda notika arī Igaunijā. Un viens vīrietis pamanījās to visu nofilmēt, un ļoti labi viņš ne tikai nofilmēja, bet viņš bija gana nasks arī nokomentēt parādi. Līdz ar to šis ir oficiāli atzīts par labāko kādas parādas komentāru. Apstīsimies nelielu fragmentu. Эстонский спецназ, блядь. Балаклава, блядь. Зеленый сектор, блядь. Вежливые человечки. Все? А нет, там еще. Вы, блядь, растянули там между колоннами аж, блядь, 30 метров. Где ж больше, даже 50. Я ебу, вот это парад. Конечно. Если так, блядь, то можно целый день ходить. Я сейчас это все еще... Man liekas, ka tiešām lielisks komentārs, bet ar to vēl stāsts nav beidzies. Viena svarīga lieta, kas jums būtu jāzina, ka pēc šīs debijas šis vīrietis ar citu strādā valsts glābšanas dienestā. Igaunijā, es atvainojos, viņš strādāja valsts glābšanas dienestā. Uzreiz pēc komentāra viņš vairāk nestrādā. Un jautāsiet, kāpēc? Tāpēc, ka ir fakti. Ir kāds cits, starp citu vīrietis, Igaunijas pilsonis, kurš ir saskaitījis dažādu vārdu lietojumu šajā komentārā. Un viņš ir uztaisījis arī ļoti kolosālu tabulu, kā jūs redzat. Lūk, tad Sergejs Menkovs savā uzrunā 3 minūšu garajā ir lietojis pirmajā minūtē diezgan daudz bļaļi viņam gāja. 2. minūtē jau mazāk, 3. atkal atgriezās. Ja būtu tikai vienu reizi, viņš ir izmantojis. Joptvai uz 3. minūti palika labāk. Pizdiec tikai viens. Kas tas ir? Nihujā, arī tikai vienu nožālojumu reizi un nahujā arī vienu reizi. Līdz ar to 32 reizes 3 minūšu laikā viņš ir paspējis būt ļoti asprātīgs. Un tāpēc iespējams arī atlaists ir no darba. Tādā ziņā jāsaka žēl, bet ar to mums apskats nebeidzās. Apskats beidzās ar mūžīgo Baltijas valstu sacensību, jo mums vienmēr salīdzinām, lai saprastu, kā mums iet, ar to, kā iet kaimiņiem. Ja kaimiņiem iet labāk, mēs zinām, ka mums iet sliktāk un otrādāk. Un šeit ir daži piemēri, lai mēs varētu salīdzināt. Pirmā lieta, ja mēs runājam par salīdzinājumu, tad pirmo reizi, nezinu, cik ilgu gadu laikā, pie mums degviela ir lētāka. Ja, jūs redzat stabiņš, ļoti labs stabiņš. Pēc stabiņa redzat arī, ka nav baigi, ka lētāka. Stabiņš bija domāts, ka viegli būs saprast.
Tātad, tur ir dažādas krāsas, redzat, 3, un kaut kas mainās. Bet pie mums ir degviela vislētākā, bet liekas, ka viss ir kolosāli, visi pārcelsies no Latvijas un Igaunijas no Lietuvas un Igaunijas uz Latviju, bet iespējams, ka nē, jo Igaunijā, lūk, kāda ziņa, par 2,5 eiro kilogramā maigums ir lētāks nekā pie mums. Par 2,5 eiro kilogramā. Te visa benzīns, tikko, ko mēs ieguvām, reāli nobāl. Jau vienkārši var dzīvot vienā maigumā. Un kā leiši iesaistās šajā sacensībā, 8. martā leišu ceļu policisti stādināja mašīnas un deva dāmām ziedus. Ja, līdz ar to mēs varam secināt, ka vismaz, ja tu esi sieviete, tad Lietuvā dzīvot ir forši. Jā. Un bildē gan izskatās, ka dāma mēģina atdot atpakaļ. Ja? Bet, kā jūs saprotat, viņa nevar dot, jo tas ir uzreiz kukulis. Jā. Viss ir labi izdomāts. Tas tad ir īsumā par svarīgāko Baltijas valstīs.